Sveiciens visiem aktīvajiem, sirsnīgiem MedCity dalībniekiem. Prieks redzēt tik pozitīvu atmosfēru. Un tādas ikdienas konferencēs, ko Nēls arī sauc par konferencēm, tur nevaram, nespējam, problēmas, grūtības. Šeit šodien es patiesībā nedzirdēju gan neko negatīvu. Vairāk ir tā, ka reku ir iespēja, redz, ko ir risinājums, daram, rīkojamies. Kaut kur mazliet kautrīgi mēs pielietojam vārdu lobēšana, bet mums ir jālobē. Nu, nav jākautrējas no šī vārda, kuram varbūt tāda konotācija nedaudz negatīva. Es kā ģeogrāfs, pilsētplānotājs, bet strādājoši, praktizējoši nekustamā īpašuma attīstītāju uzņēmumā Linstow Baltic, mēģināju uztaisīt lakonisku prezentāciju par to, ko varētu saukt puspubliskā ārtelpa un tās izmantošana, iekļaušana pilsētvidē. Kā mēs to daram Linstow Balticā reāliem piemēriem, bet pa iesākumam divi nedaudz garlaicīgāki teorijas slaidi. Paspēlējos ar mākslīgo intelektu, kā jau tas moderni pieņemts, ko mākslīgais intelekts pateiks, kas tad ir šī puspubliskā ārtelpa, jo tādā ikdienas sarunvalodā mēs šādu jēdzienu īsti nelietojam. Lai gan, protams, literatūra atrodas puspubliskā, pusprivātā un tā tālāk, divas lietas vēlējos šeit atzīmēt, tad iet runa par šo joprojām kvalitīvo pieejamo telpu, pārēja kaut kur starp klasisku, privātu, slēgtu telpu, kas ir pieejama ierobežotam cilvēku lokam, un pilnīgi atvērta telpa, par kuru primāri mēs šodien esam runājuši. Un pilnīgi normāli runāt par klasisko publisko ārtelpu, kur ir publiskais resurss jāiegulda un mūsu kopējie nodokļi tiek tur ieguldīti un ko mēs tur darām, tātad ielas laukumi un tā tālāk. Bet lielu devumu var dot un vajag to izmantot jēgpilni saprātīgi, bet ne alkatīgi, par ko man reizēm gribās teikt, publiskais resurss dara arī privāto kapitālu. Un privātiem tiešām ir interese darīt dažādas lietas, un šeit es faktiski parādīšu tādus 3 veida piemērus. Klasiski komerciāli izmantojama puspubliskā ārtelpa, hibrīda versija puspubliskās ārtelpas izmantošanai un nekomerciāla izmantošana. Visām ir sava jēga un vieta. 3 parametri, varbūt tos parametrus varētu vairāk arī noteikt, bet šeit atsauci ir uz ļoti nopietnu dokumentu. Latvijas Republikas Senāta tādas un tādas lietas lēmums. To man kopilots izvilka ārā. Un es pat pabrīnījos, vai tiešām tāds jēdziens puspubliskā ārtelpa tiek lietots Senātu lēmumos kaut kur. Atvēr vaļā, pameklē pēc atslēgu vārdiem, nebūtu nē. Tur bija strīds par vienu iekšpagalma lietošanu, vai viņš ir publisks vai nepublisks, dziļāk es tur neanalizēju. Bet kas bija interesanti, šis mākslīgais intelekts izsecināja, kas tad varētu būt puspublisks un faktiski nevaru tam nepiekrist. Tad pirmkārt tas atrodās vai nu privātā īpašumā, vai arī ir nodots nomā. Un nomas tiesības arī ir diezgan klasiskā pieeja, varbūt ne tik raksturīga šeit mums Latvijā, piemēram, Somijā ļoti izteikti ir ilgtermiņa noma, privātajiem tiek atdotas teritorijas attīstībai, tā skaitā publiskā ārtelpa. Ir fiziski pieejama sabiedrībai šī telpa, kaut kādu laiku, ne obligāti 24 stundas diennaktī un dara jebko, tur var būt noteikumi, un tas ir pilnīgi normāli. Un 3. punkts tiek apzināti nodot publiskai lietošanai. Un šis apzinātīgums mazliet mani sasmīdināja, ko mākslīgais intelekts izsacināja no Senāta lēmuma, ka tātad caur nomas līgumu, servitūtu vai pašvaldības lēmumu. Šeit jāpaskatās būtu plašāk. Tas vienkārši var būt šīs privātās teritorijas īpašnieka lēmums, griba dot šo teritoriju arī publiskai lietošanai, lai gan viņam nav tāda pienākuma. Viņš vienkārši varētu uzcelt treknu žogu apkārt un nelaist iekšā. Un par šo aktivizēšanu, domāju, daudz šodien stāstījuši, kā to darīt, ko tur darīt. Mērķis, protams, veidot dzīvotspējīgu, sociāli aktīvu, iekļaujošu pilsētvides daļu, tad skatīties kā tādu kvalitīvu pārejas zonu starp klasisko publisko ārtelpu un starp privāto telpu. Un šie aspekti, kurus teorija arī var dažāds izcelt, iet runa gan par telpas
dizainu kā tādu un funkcionalitāti, par radošo vietradi kopumā, ko mēs tur gribam darīt. Un tas ir viens no momentiem, ko vismaz Linstow Baltika nekustamā īpašuma attīstītājs augsti vērtē. Tas varbūt sumāri mums izmaksā vairāk nekā vienkārši uzlikt žogu apkārt ap teritoriju, bet mēs ticam, kad iekļaujot pašreiz vēl nepilnvērtīgi izmantot kādu īpašumu pilsētvidē, mēs radām pievienoto vērtību. Mēs atveram to, parādām ikvienam lietotājiem, ikvienam iedzīvotājiem, bet lētāk, protams, būtu uztaisīt žogu apkārt un izslēgt viņu no pilsētas ārā. Pārējais telpu hierarhiju un integrācijā pilsētas telpisko struktūru. Šeit divas bildes, visas bildes, kuras šeit ir ieliktas, tā, ar lāzerīti es tik labi laikam neredzu, ir augšējā bilde ir vīzija no Sporta 2 kvartāla Rīgā un apakšēja arī no Sporta 2 kvartāla pašreiz, ka tur notiek dažādi pasākumi. Un caur šo lakonisko prezentāciju es arī vēlējos parādīt vietas, kuras varbūt daļa pat no vietējiem iedzīvotājiem nav apmeklējuši vai īsti pat nezin, ka tādas ir un ko tur var darīt. Pieņemsim Sporta 2 kvartāls. Lielais vairums noteikti tur ir bijis, ir sevišķi visi tie, kas jūtās sirdī hipsterīgāk, tad bijusi Uzvaras salduma rūpnīcas teritorija, Zefīrus ražoja, tagad ir bāra Zefīrus un sporta pagalms un dažādi šīs aktivitātes. Tāpēc šis ir klasisks piemērs puspubliskā ārtelpa, kas tiek izmantot pēc komerciāliem principiem. Un tur mēs sadarbojamies ar nomniekiem, kuri šo vidi rada dzīvu, kuri dod iespēju cilvēkiem sēdēt kafejnīcās, kaut kur daļā tur ir autostāvvieta, kas perspektīvā arī vajadzētu būt apbūvētai teritorijai, bet mēs viņu iedzīvinām šajā pilsētas audumā, gan dažādos festivālos, gan tikko notikušā Eurobasket bija prieks redzēt visdažādākos fanus, un Serbi tur savu neoficiālo bāzi ir uztaisīja un aktīvi apdzīvoja šo vidi. Un šeit vienkārši viens ieskats arī, ka mēs to pašu puspublisko ārtelpu, jo tā ir privāta teritorija, mēģinam ieaust arī nākotnes vīzijā, kur mēs pagājuši gadu prezentējam, šogad mēģinām aktīvāk virzīt uz priekšu un pa kārtām attīstīt šo 3 hektāru lielo teritoriju blakus pilsētas centram. Un cilvēki gana daudz šajā vietā tiek saskatīti, lai tā būtu pilnvērtīga pilsētas centra sastāvdaļa. Otrā teritorija, otrais piemērs, Lastādijas kvartāls. Ja kādam gribas atrast kaut ko jaunu, kas tur nav bijis, atpazīt to var pēc šīs lapses, tad pusdienas pārtraukumā varat aizskriet, apskatīties. Un šis ir hibrīda risinājums, kur paši mēs vēl mācamies. Tā ir šī telpas izmantošana pēc ēku aizgādniecības principiem, kad ir teritorija neattīstīta, degradēta varbūt, nepiemērota vēl negatava pilnvērtīga nekustamā īpašuma attīstībai, bet ir cilvēki, kas tur ir gatavi darboties. Un šajā gadījumā mums ir sadarbība ar biedrību Free Riga, kuri tur veic dažādus sociālos projektus, taisa interesantus koncertus. Ir arī nedaudz komerciālās aktivitātes, ko viņi paši organizē, tur picas cepšana un kaut kādi pasākumi. Tāpēc es viņu saucu par hibrīdu versiju. Mēs, kā attīstītājs, tiešā veidā neiegūstam neko. Nu, labi, atzīšos 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, bet summāri vienalga mēs esam mīnusos, bet tas ir nākotnē kā vietrade, ka mēs uzliekam uz kartes šo teritoriju, tāpat Zinātņu akadēmijas aizmugurē. Un šeit 22. gada bildes, pašreiz 25. gadā jau ir daudz skaistāk izveidojies šis neformālais dārzs, kas tejuši pagaidu izmantošana. Tas nav tas, kas varbūt tur būs pēc 10 gadiem, jo mēs attīstības koncepciju tam visam neesam taisījuši, bet tā ir tāda efektīva pagaidu izmantošana atvērta sabiedrībai. Vēl daži fotoattēli no tā paša Lastādijas kvartāla ar augstajām dobēm un dažām citām lietām. Tā ir vide, kas ir pieejama cilvēkiem. Un vēl viens piemērs. Tepatās arī pusdienas pārtraukumā varat aiziet. Es pieņemu, ka daļa no jums, kas neizmanto vilcienu, varbūt tiešām nezin, ka tur ir šāds skvērs, terase, kā daļa no Origo tirniecības centra, bet kurš jau tagad ir izbūvēts, lai tiktu sekmīgi integrēts ar pārbūvējamo Rīgas centrālu dzelzceļa staciju. Ļoti žēl, ka tam nav naudas, lai šo ziemeļu daļu izbūvētu dienvidaļai tā kā naudaņi kā esot, lai pabeigtu, bet šis
pašreiz strādā, kā mēs redzam šo terasi. Tas ir 20. gadā viņu atverot vaļā. Un rezultāts bija tāds, ka mēs paši bijām pārsteigti, ka cilvēki sāka izmantot šo eju caur otro stāvu, lai tiktu virzienā uz Elizabetes ielu, nevis ietu caur diezgan nolaistajām stacijas telpām šeit. Bet jau ir izdarīts kaut kas, kas ir nākotnes vīzijā iebūvēts caur priekš Rail Baltica dzelzceļa stacijas un dzelzceļa stacijas pārbūves kopumā. Arī šeit tūplāna attēli no šīs nekomerciālās vides, kur nav ārā kafejnīca, naudu neprasam, ejiet, sēžiet, baudiet tur saulītī vai ēdat pusdienas. Un pēdējais, mana rekomendācija, atklājiet jaunas telpas. Tepat pilsētas centrā. Pirms pāris mēnešiem nodevām eksploatācijā Sateklas biznesa centru un klasisks biroja kompleks, kur SEB banka ir aizņēmusi lielu daļu un ļoti priecājos, ka Rīgā tagad ir vairāk iedzīvotāji, nevis iedzīvotāji, bet Rīgas centrā par aptuveni 700 cilvēkiem vairāk ikdienā te brauc. Bet ir kolosāls iekšpagalms šeit, kur es esmu atzīmējis Sateklas iela, otrā pusē Birznieku upīša iela. Aiziet, ejiet iekšā droši, apskatieties, apsēžieties, tas ir domāts ikvienam mums. Šis ir arī nekomerciāla izmantošana telpai, īsceļš, tāpēc es nosaucu viņu kā kvartāla mēroga īsceļš, jo tur ātri izskriet cauri no viena sabiedriskā transporta uz otru, plus vēl arī atpūtas vieta no tās pilsētas dunas, kas ir abās, ja pat jāsaka, 3 pusēs šim kvartālam. Un arī tā pati koka ēka pieder pie Sateklas biznesa centra kompleksa, un paldies noteikti jāsaka, ir labiekārtojuma autoriem, dizaina darbnīcai, ainava arhitektiem Alps. Īsumā tas man viss, par negatīvo nerunāšu un paliksim uz šīs pozitīvās nots, un labas pusdienas visiem!